Čaujiņš, meitenes, nu ko, sāksim ar tukšajiem trauciņiem, bet principā es jūs aicinu apskatīties šo manu koptēlu video, kur es izaicināju sevi, jūs un mūs visus izveidot pilnu make-upu, tikai izmantojot dažādus izgaismotājus. Ja vēlies skatīties vairāk, nospied te. Čaujiņš, meitenes, es beidzot esmu klāt ar tukšajiem trauciņiem. Šis te, ko es jums šodien atrādīšu, ir jau vairāk kā 2 mēnešu izlietotie produkti, preces un viss tas, kas man tik ļoti patika. Un sanāca tā, ka diezgan daudz sakrājies. Bet nu ko, sāksim. Dove Oxygen šampūniņš man ļoti patika, matu bija ļoti viegli, forši, iekaisums neradīja, labs produkts par labu cenu, ļoti patīk. Matu eļļa. Ļoti patīk, atvesaļo matus, darbojās lieliski, iesaku. Viena no manām mīļākajām zobu pastām ļoti labi attīra zobus, ļoti labi attīra smagenes, palīdz smagenām būt veselām, iesaku visiem izmēģināt. Mans mīļais Laura Maras acu serums ļoti patīk, ļoti. Tikai, diemžēl, es neesmu viņu redzējis veikalos. Es ļoti ceru, ka viņš atgriezīsies Zinteres veikaliņos. Ķermeņa skrubis no Planeta Organika ļoti patīk. Samērā laba cena, labi noskrubē, negribās taupīt, jo viņš tāds atsvaicinošs. Matu maska, kas palīdzēja maniem matiem, negaidīja, kad kaut kas ir no drogas un ar suņa attēlu var palīdzēt, bet ir ok. Body Shop aveņu, ķermeņa sviestas komentārs neprasa, patīk. Mix sejas krēms. Manas ādas likās ļoti neitrāls, bet toties pluss ir tam, kad ja viņi klāja piemēram kādam citam, piemēram, krāsošanas ļoti neitrāls un tik neitrāls, ka nekādas alerģijas nav radījis nevienam, kam es esmu klājus. Body Shop cukurotā plūme ļoti patika smarža, bet beigām jau apnika, tāpēc, ka tomēr specifiski smarža. Altera ķermeņiem pieniņš. Kaut kas līdzīgs kā Nivea ķermeņa pieniņš, ko uzklāju dušā un pēc tam noskalo ar ūdeni un faktiski nav nepieciešams vairāk ķermeņa krēms. Patika, bet ļoti ātri iztērējās, teiksim, aizgan viņa ļoti taupīja, tāpēc viņš man vairākus mēnešus stāvējas. Viņa skatījos patīk vajadzētu, bet nu žēl lietot. Nu ko, izlietoju, patika un varbūt kaut kad dabūšu vēl. Aveņu Body Shop dušu želē arī ļoti patika, labi putojās. Un gribās teikt, ir klasika. Terants mans mīļākais ķermeņa krēms patīk, tāpēc, ka viņš ir dabīgs, ātri iesūdzās un ļoti labi kopjāda. Credo matu maska ar granātu abulim perfekta, viegla, it īpaši, jā, bieži mazgā matus. Ļoti labi. Matu paliek spīdīgi, viegli ķemējami, bet nepieploka pie galvas ādas. Vēl viens Body Shop, bet šoreiz melmeņu sviesta krēms, arī ļoti labs. Kaut gan mazliet smaržoju pēc vecu cilvēku kopšanas līdzekļiem. Tāda zāļu smarža, nevis melmeņu, bet ok. Lavers matu šampūns patika, ļoti maigi kopā galvas ādu un varēja just tiešām, ka ir ļoti maigs šampūns un ļoti patika, kā matu paliek tādu viegli, mīksti, maigi un smaržoju dievīgi. Micelārais ūdens ideāli strādā, ja redzat uz akciju, droši ņemt. Dušas želeja, kas man piesaistīja dizainu, bet tāds raņas, ka vairāk nav kur sausināja ādu. Ilgadējais mans favorīts, ko es izmantoju, ja neviens dezodorants nepalīdzēja, tad šis tiešām palīdzēja. Dalietoju, bet neuzskatu, ka ir nepieciešamība pēc tik stipriem līdzekļiem. Kelnas matu maska perfekta. Tas labākais, ko es liku uz savos matos. Un, ja tev ir balināti mati, tev viņu vienkārši vajag izmēģini. Viena no maniem mīļākajiem vitamīniem, ap viņiem es arī rakstīju plašāku rakstu, bet kopumā, ja jūs gribat budžetas klases vitamīnus, kuri darbojās, nopērciet šos. Kā man patīk šis līdzeklis, es noteikti kaut kā gribētu arī pilno iepakojumu. Viņš ir ar dabīgajām eļļām. Un ļoti maigi attīrīja ādu, ļoti patīkams. Biodermas sarums, kurš man likās viduvēja labs. Es neteiktu, ka tas viņš būtu jāiet un jāpērk, un tas ir pats labākais. Viņš darbojās, bet es uzskatu, viņš darbojās vecuma grupai līdz 25 gadiem. Nav mākslīgais iedegums, patīk, labi darbojās. Iesaku klasika Biodermas rozā ūdens. Viņš vienkārši ir
un viņš vienmēr būs vislabākais. Nekad nekairina acis, seju un viss ir perfekti. Roku krēms, ko es nopirku iHerbā, labs, foršs, darbojās. Ja jūs redzat, varat nopirkt arī viens no maniem mīļākajiem sejas krēmiem ar dažādām eļļām. Ļoti patika no Body Shop. Kad ir vēsāks laiks noder, paņemiet. Biedarbs toniks, kurš izsauca man alerģiju, sausināja ādu, nepērciet, ne pie kādiem apstākļiem. Jo arī maniem taukai neādēja absolūti nederēja. Maskas, sejas maskas, šeit saglabājušās tikai 2 no tām, bet es izlietojos vairākas. Pirku eBayā un ļoti labi darbojās. Šī ir rīsu un pērļu maska. Manuprāt, viņi diezgan līdzīgi darbojās kā mitrinošas maskas, jeb maskas drāniņas. Planeta Organika sejas maska. Viņa patika, principā es uzskatu kā viduvēju produktu, bet kurš pa savu cenu ir labs, nekādas alerģijas neizsauc, vienkārši apnika nolietots, nezinu, tā gadās. Acu no kosmētikas noņemamais līdzeklis, nezinu, likās nekāds viduvējas. Noņem, visu dara, bet nekādu tādu wow sajūtu neradīja, jo pēc tam prasījās viņu noskalot ar ūdeni. Acu kosmētikas noņemamais stilfāžu līdzeklis, kas absolūti neradīja nekādu wow sajūtu. Drīzāk nepatika, es nezinu pēc kā nepatika. It kā divfāžu, it kā noņēma kosmētiku, bet kaut kas likās kādā pacīm paliek tāda dīvaina, kaut kā nepatika. Dau matu maska patika, darbojās ne tikai uz maniem matiem, cik draudzenes mēģinājušas matu nepūkojās un ir piepildīta ļoti forša maska. Roks zobu pasta patīk, balina zobus, bet tādā dabiskā foršā veidā un tiešām darbojās. Mitrinošais serums no Dzintara dabīgās līnijas taukai neādai patika. Varbūt ar vienu serumu būtu par maz, ja, bet serums plus krēms uz nakti perfekti darbojās. Iesaku, pamēģiniet. Vēl viens Body Shop brīnums. Jā, es māku iztērēt ļoti daudz ķermeņa krēms. Ļoti patika, bet kā visi. Šampūns nekas īpašs, izlietoju gan matiem, gan otām, gan sponžiņu tīrīju. Kā ir labi patika. Matu eļļa. Labi darbojās, mazlietiņa smagāka nekā iepriekšējā. Beidzot arī ir zobu pirsta no guma zobu pirsta. Īpaši iesaku. Kāpēc? Ļoti smalki sariņi tiek starp visām zobu starpām ļoti viegli. Perfekta zobu pirste. Super soft, laikam viņi skaitās. Pamēģiniet, nenožēlosiet. Perfektā tīra zobus. Līdzeklis, ko es nopirku, man vēl viens iepakojums, kurus varbūt izlietošu, līdzekli, ko nopirku man draudzene. Viņa līdz pusē bija tikus, es droši izlietoju veselu. Es nejūtu, ka viņš kaut ko īpaši dara, kā tikai jauks mažo, kas arī patīk manai draudzenei. It kā mazlietiņi minimāli, varbūt mazāk izkrita mati, bet, lai es teiktu, ka tas ir apvērsums un tagad man nekrīt mati, nē, tā nav, tas nedarbojās. Reklāma, ok, bet diemžēl viņš nedarbojās. Šie ir mani super mega tukšie trauciņi. Es ceru, ka jums patika un es ceru, ka es turpmāk saņemšos un filmēt biežāk nekā reizi 2-3 mēnešos. Esiet kopā ar mani, pierakstieties, laikojiet video un uz tikšanos kādā nākamajā video. Čau!